Moduls Rīga un Velve piedāvā. Es viņu nopirku pāris gadus atpakaļ. Es speciāli braucu uz Frankfurtas mesu. Tāda muzikas pasākums, kur ir sākot ar muzikas instrumentiem, beidzot ar tumbām un industrijas dažādām lietām. Bet, teiksim, tas man pašam bija milzīgs piedzīvojums, kad akustiskās ģitāras, tāda kā mūsu ķīpsala 2 stāvos un tikai akustiskās ģitāras. Es aizbraucu 2 dienas, man nebija laika aiziet pastīties elektriskās ģitāras vai es nezinu, klavieres vai jaunums tur gaismu, tehnoloģijā. Es vienkārši staigāju un ņēmu rokās instruments un spēlēju. Un šis konkrētais instruments, tā spāņu ģitāra, kā es viņu paņēmu rokās, man uzreiz viss bija skaidrs. Man bija pilnībā skaidrs, ka tas ir mans instruments. Ja? Un īstenībā, viņš nav tur pasakaini dārgs vai ļoti lēts. Vienkārši, ja tas instruments tev uzrunā, tu uzreiz zini, jā, tas ir tavējais. Un es joprojām baudu šī instrumenta skaņu. Un katru rītu, kad es ceļos un to ģitāru ņem rokās, es kaifoju. Par to, kā viņa dzied un kā viņa nodzied to, ko es vēlos, lai viņa nodziedātu. Jā. Firma rakstās Camps, bet tie ir 2 brāļi. Viens tās ģitāras tirgo, otrs viņas taisa. Es apsveicinājos ar abiem. Ja, tur arī tur jau ir lielās Alhambras, stendi, Rodrigesi. Ja. Es arī tos visus izstaigāju. Protams, bija kaut kādi zinām budžeti, pie kuriem es droši vien, kad arī nemaz nebūtu ķēries. Bet tas nav kaut kāds ļoti zināms vārds. Es līdz tam tādu vārdu vispār nezināju. Bet, Šajā jomā, akustiskajās ģitārās notiek kaut kāda attīstība? Tiek izdomāts kaut kas jauns un ražots, vai labākais tomēr ir klasiskā uzbūve formā? Es laikam palikšu pie pārliecības, ka labākais šobrīd ir šis klasiskais variants, bet, protams, ka ģitāras tiek tehnoloģiski, jau arī mans instruments, neskatoties uz to, ka tas spāņu meistars viņu ir izveidojis, ja, viņas grifs, ja, šī daļa zem stīgām, jau ir ar datoru izskaidļota precīzs ladu attālums un šis, visi tie leņķi, ja, un tā kā viņi jau ir iebūvēti arī iekšā, skaņu noņēmējs, lai viņi varētu pieslēgt un pastiprināt. Protams, ka tur jau ir zināmas, mūsdienu tehnoloģijas lietas iekšā, bet būtībā tas svarīgākais, kas tur ir, tas ir šī koka raksturs, kā viņš skan. Un nepavēlēt, es arī ar milzīgu interesi skatījos, kā tur tirgo vienkārši izturētus dēļus, kas ir paredzēti ģitāru izgatavošanai. Arī turpat šie meistari tur pēta un staigā un skatās. Tas stāsts ir tāds, ja tavs vectēvs ir ielicis pietiekoši daudz, nolicis koku no pareizām vietām žāvēt, tad tu būsi labs meistars, jau tev būs ko izmantot. Ja? Un mēs labi zinām, kā lieli, spēcīgi ģitāru vārdi izmainās līdz nepazīšanai tajā brīdī, kad es nesaukšu vārdu. Amerikā notika vienai ļoti respektablai ģitāru firmai milzīgi noliktavu. Un mēs zinām, ka kopš tā brīža mēs zinām, ka tas bija ļoti spēcīgs vārds, bet tagad neviens baigi uz to neraujās. Ja? Tā kā tieši šīs te tradīcijas, ja? un tas man liekas, tas baigi interesanti arī kā cilvēkam, ja? Kad mēs ik pa brīdim sakām, tā tehnoloģija iet uz priekšu to līņu, jau viss te būs tik perfekts, ka vairs perfektāk nevar. Un beigās tu atkal atgriezies pie tā, ka jā, tā tehnoloģija ļoti labi palīdz, bet tās pamatlietiņas, vismaz man arī kā ģitāristam, pamatlietas ir šis koks, tas meistara pieskāriens, tas raksturs, jā, skaņas, katrs muzikants arī to meklē un īstenībā visu mūžu meklē.
visu mūžu meklē, un tie ir tādi brīži, kad tu ieraugi, nu tas ir tavs. Es tagad vēl atceros to sajūtu, kad es zināju, ka es nākamā dienā iešu un vēl pakaulēšos, bet es to instrumentu ņemšu. Jā, nu, tā. Es viņu nosaucu par savu solo koncertu tikai tāpēc, kad man beidzot gribējās salikt kopā to, ko es jau ilgus gadus daru, vienā programmā. Un es jau ilgus gadus spēlēju klasisko ģitāru, spēlēju akustisko ģitāru, mācos, teiksim tā. Un uz skatuves man viņu spēlēt iznāk ļoti reti. Un tāpēc šajā koncertā es nolēmu, ka es to darīšu un atvēlēšu tam arī galveno lomu. Jo līdz šim es esmu spēlējis ar dziedātājiem, ar solistiem un pavadījis pārsvarā. Un šoreiz man gribējās arī ģitārai atvēlēt tādu pienācīgu lomu. Tāpēc, teiksim, daļa no koncerta ir skaņdarbi ģitārai solo. Bet, zinot, ka ģitāras solo, viņai ir arī savas iespējas, un es sapratu, ka man noteikti būs jāpieaicina kādi draugi. Un arī šo draugu izvēle šoreiz bija varbūt nepierastāka tam, ko es daru ikdienā. Ja es ikdienā spēlēju ar Interbusulu, ar Lindulīnu. Tad šoreiz es ņēmu un uzaicināju mazliet akadēmiskākus spēkus un nopriecājos, ka Māris Sirmais ar akadēmisko kori piekrita piedalīties, jo man ar koru mūzika arī ir iznākusi tāda, vispār dīvainā kārtā ģitāra un koru mūzika liekas galīgi neiet kopā, un tieši ar koriem man ir iznācis Latvijā visvairāk sastrādāties, un es runāju ar augstas raudzes koriem. Un Māris Sirmais bija tas pirmais arī ķēdes posmiņš, kur mēs ar Renāru Kauperu un tajā laikā vēl kori kamēr sadziedājāmies vienā Šenvalda skaņdarbā un saspēlējāmies. Tā ir vēl viena sadaļa. Koris, Renārs Kaupers. Tur droši vien, kad jākomentē, nav vienkārši. Kas šeit būs par skaņdarbu vai vairāk? Vairāk. Mēs ar Renāru kaut kā būdami, dzīvodami ļoti netālu viens no otra Rīgā, abi mēs esam Pārdaugavas cilvēki, un pēdējā laikā mums ir iznācis kopā sastapties dažādos muzikālos projektos, un viens no tiem vispār ir duets, ar kuru mēs šad un tad šur un tur uzspēlējam, un arī tas ir tāds, projekts, ko man gribējās parādīt arī vairāk cilvēkiem. Un trešā lieta būs Simfonieta Rīgas Stīgu kvartets. Un to es apzināti uz to esmu gājis jau kādu laiku, jo, manuprāt, ģitāra ar stīgām skan ārkārtīgi skaisti kopā. Un jau pasen gadus atpakaļ, kad es beidzu maģistratūru un spēlēju koncertu ģitārai ar orķestri. Es, protams, sabijos tajā brīdī no orķestra, un es pārliku šo koncertu ģitārai un stīgu kvartetam. Un īstenībā tas man likās, ka ir ārkārtīgi jauki un ka tas varētu cilvēkiem patikt. Tādas ir tā koncerta sastāvdaļas. Ģitāra solo, ģitāra ar stīgām, ģitāra ar dziedātāju Renāru, un ģitāra kopā ar kori, ģitāra kopā ar solistu. Viena ģitāra? Viena. Vairākas? Būs pāris skaņdarbi, kur mēs ar Renāru spēlējam ģitāras, divatā. Bet vispār es izmantoju, šajā koncertā būs viena ģitāra, un es zinu, ka būs arī viena mandolīna. Lai tā krāsa būtu atšķirīgāka, jo es par to bieži esmu runājis. Tieši šī klasiskā ģitāra neilona stīgām man kaut kā liekas, ka viņa ir vispilnīgāka. Viņa ir līdzīgāka cilvēka balsī, un līdz ar to viņa vairs nav tikai
instruments pavadīšanai un akordu spēlēšanai, bet viņi jau ir kā instruments, ko tu var izmantot kā orķestri, nelielu orķestri, kurā var ielikt gan pavadījumu, gan ritmu, gan melodiju un arī citas efektus, starp citu arī bungas. Tev ir sāpējis? Tu esi spēlējis līdz asinīm ģitāru? Nu, līdz asinīm laikam nē. Kaut kad ir, ja kādā tusiņā tu baigi džangā pa metāla stīgām, tad te var nosist, saskrambāt to ādu. Nē, es laikam neesmu. Kaut gan, jā, daudzi, kas mācās ģitāru, viņi saka, jā, sākumā sāp pirksti. Man liekas, ka man tas bija baigi sen, ka tā bija. Un es tomēr esmu tāds, laikam tāds cītīgs cilvēks. Es arī priecājos, ka es varu katru dienu spēlēt ģitāru. Man nav tādas pauzes, ka tā roku āda būtu nepieradusi pie stīgām. Un es neesmu spēlējis līdz sāpēm. Es arī nevienam neieteiktu spēlēt līdz sāpēm. Es joprojām esmu pārliecināts, ka mūzika tas ir baudījums. Un visi tie skolotāji, kas stāsta, ka būs baigi grūti, ja tu gribēsi mācīties mūziku, varbūt viņiem pašiem nav paveicies. Mūzika arī mācoties jābauda. Es sevi redzu pa vidu starp klasiķiem un popmūziķiem, džeza mūziķiem, roka mūziķiem. Ja? Es joprojām esmu pa vidu un nevaru sevi atrast to, kur tad ir tā mana vieta, ja man kāds teiktu, ieliec, kurā plauktā tu esi. Un īstenībā arī negribētos plauktā. Es esmu laimīgs, ka es varu spēlēt koru busuli, es varu nospēlēt akustisku programmu ar Lindu. Un te pašā laikā piedalīties lieliskos akadēmiskos projektos ar koriem. Burtiski pagājušajā nedēļā nospēlēju kamermūzikas dienās ar Nacionālā simfoniskā orķestra muziķiem Boccherini Fandango, kas fantastiski mūzika rakstīta ģitārēm, stīgu kvartetam. Ja? Es jūtos laimīgs šajā jomā un arī mēģinu saviem audzēkņiem parādīt, kas pie manis mācās ģitāru, kad ir jāmēģina atrast šī niša, un ja šādas nišas nav, tad viņi jārada. Es gribēju jautāt, vai tu saproti Bahu? Labi! Tas ir jautājums. Un man tagad vajag teikt, jā, protams! Kā gan divi ģeniāli cilvēki nesapratīs viens vai? Tu saproti es nedomāju, ka Bahu var saprast. Es nedomāju. Tikko mēs ar Sigvārdu Kļavu runājam par šo jautājumu, un viņš teica, viņš ir studējis Bahu Amerikā, kādā arī vienā no šādām ļoti reprezentablām skolām. Viņš saka, jo vairāk tu studē, jo vairāk tu saproti, to nevar cilvēka prāts vispār izdarīt. Nevar. Bahu saprast, manuprāt, nevar, bet Bahu izjust var gan mūziķis, gan klausītājs.
Tikai galvenais ir nepateikt, labi, fiksi uzspēlē, jo ja pēc piedziedājuma man nebūs pielips tas meldiņš, tad nebūs labs. Ja? Tikai, lai nav šī attieksme. Un tad Bachā var izdzirdēt ārkārtīgi daudz.